Kristus ir augšām ceļies. Dargie draugi, kristieši, gribu jūs aicināt uz Pasienes baznīcu, jo tagad pavasarī un vasarā baznīca katru dienu ir atvērta, viņa ir pieejama apskātei un arī lūkšanai katru dienu no 10 līdz 5 vakarā, un katrs var šeit ienākt, palūgties, būt, apskatīt, un gribu pievērst uzmanību, ko tieši jūs varat šeit apskatīt šajā skaistajā, brīnišķīgajā Pasienes baznīcā, kas ir arī baroka pērle un mākslas pērle pie mums Latgalē un arī, protams, visā Latvijā. Pasienes baznīcā jūs varēsiet redzēt ne tikai skaistus barokālus 7 altārus ar gleznām un skulptūrām, ar eņģeļu figūrām, bet arī griestus. Zīmējumi, kas ir uz griestu velvēm, tas emblēmas, un katrai emblēmai ir sava nozīme un savs skaidrojums. To ir veidojuši pēc dominikāņu mūku pasūtījuma nezināmie mākslinieki, bet šīs emblēmas, kas ir uz griestiem, ir ļoti unikālas un faktiski tādā tīpa gleznojumi sastopami vienīgi šeit Pasiene, visā Baltijas reģionā. Pasienes baznīcas galvenajā altārī ir arī otrais stāvs, tā saucamais Loreto altāris, īpašs altāris, kas veltīts Dievmātes godināšanai, īpašai lūkšanai caur Dievmātes aizbildniecību, un tāpēc pie tā altāra var uzkāpt no sānu durvīm tieši uz augšu. Ieejot no altāra telpas pa sānu durvīm, mēs kāpsim augšā pa kapnītēm uz Dievmātes altāri. Šeit mēs iziesim no koridora, kas ved pie Dievmātes altāra. Un šeit jūs redzat, cik ir skaista Dievmātes svētbilde. Un pat unikāls ir šī brīnumainas freskas kopija, kas atrodas Pasienes baznīca, Laba padomātes freskas kopija, ko pagājušajā gadā ir svētījis pāvests Leons 14. speciāli priekš Pasienes baznīcas, kura īpašā veida godina Laba padomāti katru mēnesi 26. datumā, un jebkurš var šeit lūgties. Ir iespēja uzrakstīt šeit uz vietas lūkšanu nodomus, pateicības, ko katrs velta Dievmātei, lūdzot no Dieva žēlastības mūsu laicīgajā dzīvē un garīgajā dzīvē. Un šeit uz tāda galdiņa ir lapiņas pilspalvas, kur jūs varat uzrakstīt savas lūkšanas, vajadzības gan par dzīvajiem lūdzoties, gan arī uzrakstot savu mirušo tuvinieku vārdus. Uzrakstīto nodomu, lūkšanu nodomu, jūs varat ielikt šeit, grozā, palūgties, un priesteris 26. datumā katru mēnesi dievkalpojuma laikā svētajā misē lūdzās par visiem nodomiem. No Dievmātes altāra pavērās brīnišķīgs skats uz baznīcas telpu. Jūs redzat arī griestus, zīmējumus, emblēmas, baznīcas ērgeles un galvenās durvis. Pasienes baznīcā ir iespēja apskatīt draudzes muzeju,
Šeit ir viss, kas saistīts ar Pasienes baznīcu, ar dominikāņu mūku, ordeņa darbību, pasienē, liturgiskie apgēri, priesteru tērpi, arī tās vēsturiskas kāpnes, pa kurām kādreiz mužnieku ģimenes locekļi kāpa augšā lūgties, piedalījās dievkalpojumā no šī balkona. Jūs paskatāties, kāds ir brīnišķīgs skats no balkona, altāra telpa, sānu altāri, griesti un eņģeļu figūras. Esat laipni gaidīti un aicināti uz Pasienes baznīcu, kura ir ne tikai baznīca, bet arī sanktuārijas, tātad īpaša, laba padomāta svētvieta, kur jūs varēsiet gan lūgties, gan arī apbrīnot mākslas skaistumu, just to tādu īpašu garīgo atmosfēru, kas ir šeit Pasienes svētvietā.